Šobrīd atrodamies aizsargājuma dabas teritorijā, dabas liegumā Rauze, kas atrodas uz Rauzes upes. Upe ir unikāla ar savu tīrību un tajā mītošajām bezmugurkaulnieku sugām, kas Latvijā ir tikai uz dažās atsevišķās vietās. Ar upes tīrību jāsaprot ūdens kvalitāte, kā piemēram šeit Rauzes upē daudz viet redzami bebru dambji, kas it kā ir dabiski radīts, tomēr upes veselībai nelabvēlīgs šķērslis. Tas kavē upes dabisko tecējumu, veidojot smilšu sanesumus upes gultnē, kas savukārt mazina skābekļa pieplūdumu ūdenī. Skābekļa zudums traucē attīstīties dzīviem organismiem, kā piemēram zivīm. Kā mēs šeit redzam, tad ir bebru dambis aptuveni kaut kādu jau 1,30 m uz pusotru metru augsts. Un ja mēs zinām, ka šī upe ir lašveidīgo zivju upe un šeit noris dabisks taimiņu nārs, tad iedomājamies rudenī, ka taimiņš atpeld līdz šejienei un viņam iespējas tikt pāri šāda veida bebru dambim ir nereāls. Dambja augštecē ūdens tecējums strauji samazinās un nogulsnējās ļoti daudz smilšu, kas izraisa dūņu rašanos. Šāda upe vairs nav piemērota lašveidīgo vai taimiņu nārstam, līdz ar to tiek apdraudēta to populācija. Bebru dambis izraisa vēl vienu nopietnu problēmu – upes krastu eroziju. Straujtecē, laužoties apkārt dambim, tiek izskaloti krasti, veidojas jauna upes gultne un rodas smilšu sanesumi, kas traucē skābekļa pieplūdumu upē. Tās smilts ir izgulsnējušās un zem šīm smiltīm iespējams arī ir tādi smuki, oļaini, krāčaini posmi, kuros varēja norisināties šo lašveidīgo zivju nārsts. Tīrot upes vajadzētu pievērst uzmanību, lai kaitējums dzīvajiem organismiem būtu pēc iespējas mazāks, norāda vides inspektors, uzsvarot, ka vispareizāk to darīt pēc 1. jūlija. Tas ir skaidrojums ar to, ka ir ūdens bezmugurkaulnieki ir attīstījušies, pāris izlidojušas un citas mazās radībiņas. Arī putnu ligzdošana ir tā kā pīles, kas arī nereti izmanto šādas vietas, lai veidotu ligzdu, ir mazuļi izšķīlušies. Pēdējo 10 gadu laikā upju kvalitāte visā Latvijā ir būtiski mainījusies un ne uz pozitīvo pusi. To ietekmējusi bebru populācijas palielināšanās, upju krastu aizaugšana, mazo hes būvniecība, kā arī lauku meliorācijas sistēmu izveida, pa kuru aizplūst lauksaimniecībā izmantotā ķīmija. Šī Rauzes upes posma sakārtošana paredzēta šovasar, taču tālāk mēs dodamies uz vietu, kur upes sanesumi likvidēti pērnējā gadā. Vairākus gadus šajā vietā bija krājušies koku sanesumi, kas pasliktināja gan ūdens kvalitāti, gan bioloģiskās daudzveidības attīstību. Rauze ir viena no nedaudzajām upēm, kur atrodas reti sastopamas gliemenes, tāpēc attīrot upi iespējams tās saglabāt. Kā redzams, attīrītā vieta lēnām atvesuļojas, un šogad vērojams arī strauta nēģu nārsts, kas iepriekš šajā vietā nebija iespējams. Šī ir ziemeļu upes pērlene, kurai ir nepieciešams šādus straujteces un tīra upe. Viena no dažām atradnēm Latvijā, upēm, kur viņa ir atrodama. Diemžēl šis konkrētais īpatnis ir mīris, bet vēl ir sastopamas. Šie izvietotie akmeņi, ap akmeņiem veidosies ūdens turbulence, kas ir pacēlis augšā smilti. Un tur arī, ja mēs konkrēti varam redzēt, vismaz noteikti strauta nēģa berzīti. Bebru dambju un koka sanesumu uz upēm ir ļoti daudz, atzīst Jānis Pērle. Katru gadu dabas aizsardzības pārvalde rīko attīrīšanas talkas, taču upju ir tik daudz, ka par visām nav iespējams parūpēties. Tāpēc iedzīvotāju iesaistīšanās ir ļoti svarīga un atbalstāma. Savukārt, ja nolemts kādu upes posmu sakārtot, vides inspektors iesaka attīrīšanu veikt visas upes platumā.